Sveiki! Agne Grauduls, Mežs un vide. Šodien es esmu Zviedrijas mežā, kur man kaut gadus iepriekš ir bijis tā iespēja strādāt, iepazīties ar dažādām koku sugām. Šobrīd es šeit esmu vairāk tādā vērotāja statusā. Un šodien būs stāsts par duglāziju. Skujas ir apmēram šādas, kā tā mežā ir dažādos apstākļos ieaugusies un kā šeit viņi jūtās. Uzreiz ir svarīgi pateikt, ka duglāzijai ir divas izcelsmes. Ir piekrastes duglāzija un ir iekšzemes duglāzija. Un šeit viņi ir dažādās vietās stādīti. Es īsti neatceros, kura vairāk ir kur stādīta. Tur ir noteikti saimnieki pieraksti jāskatās. Bet tā kā šitas atrodās kaut kādas 100 km no jūras, apmēram nedaudz uz dienvidiem no Stokholmas, te ir tāda vairāk pārejas zona, ne gluži piekrasts, ne gluži iekšzeme. Un būtībā vērojot to stādījumu, ir skaidrs, ka vairāk vai mazāk abas izcelsmes jūtās labi. Ja jūs domājat pie sevis stādīt duglāzijas, tad ir vērts paskatīties, jūs dzīvojat kaut kur Kurzemē, pie jūrā vai kaut kur iekšā dziļāk Vidzemē vai Latgalē. Tad parādīšu to stādījumu dažādos augšanas apstākļos, kā viņš ir audzis. Tad šis ir viens no vecākiem duglāzijas stādījumiem. Viņiem ir kādi tuvu pie 10 gadiem ar papildināšanu. Te ir divi meža augšanas tipi, te kaut kur augšā uz kalniņa varētu būt kaut kāds silstērs, samērā sauss, te ir būtībā akmeņi apauguši ar priedēm. Ja tās duglāzijas, neko izcili nav izaugušas, ir kaut kur tikpat garas kā priedes. Te var redzēt, šitā ir priede, un tepat paskatās šitas te gals ir duglāzijai. Ka paiet bišķiņ labākos augšanas apstākļos, kas pēc varētu būt klasificējams kā damaksnes visdrīzāk. Var redzēt, tās duglāzijas jau paliek ar vien slaidāks. Šitā ir kāds pusmetrīgs pieaugums gadā, un kaut kādi šobrīd ir kaut kādi 3,5 metri. Un te uz tās kantas arī tīri laba. Kad mēs ejam tālāk iekšā, šeit kaut kur pa malām ir vēl bijusi papildināšana, tukšumā ir piestādīts. Tie ir bišķiņi jaunāki, bet tālāk jau var redzēt, ka viņas ir te tīri smuki augušas. Te ir ļoti labi pašsējies bērs, un tā duglāzija ir iestādīta pēc meža ciršanas. Un šobrīd viņi ir patiesībā te labākie eksemplāri aug ļoti smuki. Šījām ir kaut kāds tāds pieaugums gadā, kas ir kaut kādi 70–80 centimetri, un viņi te ļoti labi spējusi konkurēt ar bērzu veģetāciju. Tā apsaimniekošana ir meža īpašnieka ziņā, viņš te kopšanu nav veicis, laikam nav uzskatījis par vajadzīgu. Un kaut kas tāda lēnāk audzēja duglāzija, ir tādas ļoti slaidas. Bet tāpatās viņi ir kaut kādā vienā izmērā ar bērzu. Un droši vien, ka te vajadzētu kādu punktveidu kopšanu, bet katrs pieņem lēmumus pa savam, kā to darīt. Atkal ir tādi labi eksemplāri. Viņi te varbūt nav super biezi, un te ir vairāk tādās tā kā grupās. Viņi ļoti labi parāda to duglāziju potenciālu. Un šitas te pat tās blakus jaunāks izcirtums, kurš droši vien pēc augšanas tipa varētu būt ar kaut kādas damaksnes. Un te ļoti uzskatām var redzēt, kāpēc meža īpašnieks ļoti nesteidzās tos kokus kopt. Te var redzēt, te ir šitas te nograuzis, kaut ko stirnu buks laikam nenograuzis, vairāk ir tā kā trinis ragus. Kaut kur šitā tāda arī tāda bišķiņa slaida. Šitā izskatās arī kaut kur bišķiņa. Ir bijuši kaut kādā augstumā apkosti zari. Un te ir bijis šitai duglāzijai kaut kāds, redzēt, viņi ir devusi sānzaru kaut kāds galotnes bojājums. Un te ir jāsaprot, ka te ļoti daudz meža zvēri ir. Te ir būtībā viss, ko mēs pazīstam, plus vēl dambrieži, stirna saņi, brieži, arī meža cūkas ir. Un būtībā ir skaidrs, ka tā duglāzijas izdzīvot var. Un tā bieži bišķiņi palīdz viņus aizsargāt. Ir kaut kur koks ir kaut kas bijis, te var redzēt jaunībā nedaudz apkostas, bet viņas saņemās.
kāds stādīšanas attālums kaut kādi 3, 4, 5 metri. Te ir bijis kaut kāds galotnes bojājums, bet viņš ļoti labi aug un atkal kaut kādā graušanas augstumā te ir apgrausts un te viņš ir izdevis sānzinums. Un varbūt viņām nav superīgākā koksnes kvalitāte. Te ir kāds ir, laikam, kaut kur galotnes bojājums jaunībā bijis, ka 2 stumbriņi. Bet būtībā, tas koks ir spējīgs augt, neskatoties uz visiem meža zvēriem. Samērā labi konkurē arī ar vietējo veģetāciju. Un beigās viņam sanāk ar kvalitatīvu koksni. Jo būtībā, kāpēc vispār tas tiek darīts, jo pa lielam šeit ir eglim izgrauzes un mežā ir ļoti maz eglis, ir kaut kas, viss ir izzāģēts, jo viņas ir bijušas vai nu invadētas vai nu tuvu tam. Un tad būtībā te ir nākošās koku sugas, tas, kas te ir te priede. Un dažādos augšanas tipos tiek eksperimentēts ar citām meža sugām, koku sugām, kuras varētu augt eglis vietā un dot kvalitatīvus zāģbaļķus. Un te var redzēt tādu jaunāku stādījumu, kurš ir iestādīts tādā augšanas tipā, kas varētu būt kaut kāds mētrājs iespējams, un lejā ir sils. Un varbūt augsne nav tā nabadzīgākā, bet te ir vienkārši tie kalnu gali ir sausi. Un te ir tāda dzīvnieku taciņa. Un tad te ir, protams, apgrausts viss. Te ir nomurkāta duglāzija, kur noteikti izdzējis dziļums no apakšas. Te ir priede tādā pašā stāvoklī. Te ir arī priedē, var redzēt, ir apkosti visi gali. Te ir priedē nolausts. Bet ļoti labi var redzēt, ka natīvās sugas, konkrēti priedes, ļoti labi sējās. Un būtībā laikam ir jāsaprot, ka ja te ir daudz priešu sēklinieki, nav ļoti daudz veģetācijas, tur augšā varbūt ir grūtāk priedē iejaukties. Tad tā duglāzija, te pieaug stipri maz, te var redzēt tie gadu pieaugumi, tad sausajā tipā ir kaut kādi 20 centimetri. Un tā duglāzija noteikti nebūs tā mērķa suga šeit. Tā priede te ir ļoti tāda trekna, lekna. Un bišķiņi ir vienmēr vajadzīgs paeksperimentēt, lai saprastu, kas sanāk, kas nesanāk, kas aug, kas neaug. Gan te bišķiņi augstāk paskatoties, te jau šitais bišķiņi ir apgrauzts, bet tu jau pie pusmetra pieaug. Un iespējams te arī indikātors, kur ir kaut kāda zāles auglīgāka veģetācija. Priedes te bišķiņi sliecās ārā, bet mazāk. Duglāzija varētu būt arī mērķa suga. Ja iet tādā, pavisam nabadzīgā vietā, te uzreiz var redzēt, ka duglāzijas pieaugums kā 20 centimetri. Te ir samērā laba stādamā vieta. Viņi ir piestādīti pie cēluma, kuri vienmēr mitrāks un vairāk barības vielas, tad izskatās viņi aug bišķiņi labāk. Te arī nedaudz sējās egli. Un te ir tāds labs salīdzinājums. Tās egles pieaugums ir kaut kādi 15 centimetri. Duglāzija pieaug varbūt bišķiņi vairāk. Arī te priedes ir. Bet droši vien, kad ir jāatzīst, kad šādā te priežu sagaudzē labākā koku suga. Droši vien, kad ir priedi, viņi te spēj atjaunoties. Un pārējais vienkārši tāds patīkams hobijs, eksperiments. Un ar ko vienmēr jārēķinās tos stādus stādot, kad viņus var nograust. Jā, ir kaut kāda grauzuma, kas ir kaut kāda, mēram, tas koks ir bijis 2-metrīgs. Pagājušajā gadu pieaugums ir bijis samērā skaists. Viens viņu nav pamanījis. Un te gala pumpus ir vesels. Es gan, ka viņš ataugs, bet tie briežveidīgie garšo un jūs stādat dārgus stādus. Jāapsver vajadzību, vai to darīt. Tad arī jāsamierinās ar kaut ko apgrauzīs. Var redzēt, te tā duglāzija grupiņa atsevišķi iestādīt. Un tad tā arī tāda bišķiņa kaut kad noņurkāt, galotni apkost. Droši vien kaut ko izdzīs. Patās ir arī parastā egla. Redzēt, kāds ir kaut ko darījies ap viņu. Arī kaut kur noteikti kā zvēra taciņa te iet. Tā duglāzija ir apkosta. Bērs ir apkosts. Viss tas bērs galotnes nav vairāk nevienas. Gan ne jaunās, ne vecās. Tāpat arī te priedi.
apposti. Šitai duglāzijai vispār ir gals nolausis, kas secināja, ka tie briežveidīgie reizēm tur nomurkā tā, ka arī resnākiem kokiem tiek galot neaiziet kaut kur projām. Pat riktīgi nevar redzēt, kur viņi ir palikusi. Āre, kur ir kādu laiku atpakaļ nolaust. Nu, līdz ar to ierīkot stādījums vienmēr jākombinē kaut ko arī iespējams ar vietējām sugām. Ir nedaudz vienmēr eksperiments. Un tā. Jau redzēs, kas te būs pēc kaut kādiem gadiem 20, 30, tad būs ļoti skaidrs rezultāts. Tas bija tāds neliels ieskats par duglāzijām mežā. Un droši vien viņām ir vieta būt, jo mūsdienās viss mainās. Šobrīd, manuprāt, viņi arī nav Latvijas atļauto koku sugu sarakstā, kurš var būt mežā tur. Bet viņi mierīgi noteikti var audzēt apmežotās lauksaimniecības zemēs un plantācijās. Un, mēs vispār jau strādājam vienā kokšņas tirgū starp visā Skandināvijā, bet vienīgi Latvijā reizēm tie nosacījumi ir nezinu kāpēc grūtāki, jo to nevar, Skandināvijā var visu. Un tā, īsumā tātad duglāzija var stādīt, audzēt, labs pieaugums ir, var redzēt smuki, šitā ir iežogot platība, neviens viņas negrauž. Koki ļoti smuki, proporcionāli vainagi. Viņas krietni ātrāk aug par priedēm, apsējiem, kas ir apkārt pašsējušās. Bet, vienmēr iesaku no sākuma pamēģināt, paeksperimentēt, paskatīties, kas sanāk. Un ar duglāziju vairāk man mazāk ir skaidrs. Viņi jau kaut kādas pār 100 gadus aug. Paronu laikos daudz, kur parkos stādīja un aug monumentāli liela koka, kuriem nekas nekait, ir labs pieaugums. Nav nekāda slimība un kaitēkļu, vismaz vizuāli nav redzama. Tā, ja patīk šis video, spiežiet lejā laiku vai parakstieties uz kanālu. Tā, tiekās mežā.